Labrīt! Es atrodos Pīzas lidostā. Kā es te nokļuvu? Par to skatieties iepriekšējā video. Bet tagad es došos uz Itālijas dienvidiem. Nav nemaz tik silts. Cerams, vēlāk būs siltāks. Esmu ieradusies Barī. Man ir stunda laiks līdz autobusam, jo mans galamērķis ir pavisam cits. Tikmēr es nobaudīšu lidostā kafiju. Un kur tad es esmu atbraukusi? Uz skaisto akmens pilsētu Materu. Burvīgs skatu laukums. Ejam ātri skatīties, kamēr laukā nav sācis lietus līt. Uz akmens vēl palikuši dažu zīmējumu paliekas. Šīs pazemes cisternas ir vieta, kas kādreiz bija galvenais ūdens avots visiem pilsētas iedzīvotājiem. Fantastiska vieta, ko mūsdienās var aplūkot. Wow! Tāda riktīga ala. Atskan! Es domāju, ka kādreiz šī vieta noteikti bija daudz lielāka, bet tagad priekš turistiem tas ir uztaisīts samazinātā versijā, bet tāpat tās ir ļoti iespaidīgi pastīties. Matērā ir ļoti daudz baznīcas. Visās es noteikti neiešu iekšā, bet kādu noteikti mēs apskatīsimies kopīgi, vai ne? Šī neizskatās slikti, vienīgi tas, kad ir restaurācija. Mūsu saknes rada jauno pasauli. Šāds mākslas darbs ar tādu domu uztaisīts. Man patīk. Un tas koku stumpurs man izstāsta pēc cilvēka. Bet tas varbūt tās iespējams tikai man tā izstāsta.
Jā, man patīk. Bet ejam tālāk lūkoties. Ja esi Matērā, tad apavus izvēlies prātīgi, jo visas ielas ir klātas bruģētā akmenī. Paskatieties, cik fotogēniska vietiņa izskatās ar tām zaļajām durvīm. Laikam saimnieks nav mājās un tāpēc podus salika priekšā. Un te ir spaiņi. Es nezinu, uz kuru pusi man iet, es vienkārši klaņoju un skatos skaistās vietas. Tas ir viesunams. Un paskatieties, kāds makets. Superīgs, vai ne? Un tā ir katedrāle augšā, kalna galā. Podos sastādījuši palmas. Cik vasarā tur forši būt dzert kādu spricu vai no rīta kafiju. Nav obligāti alkohols jācer. Īstenībā man pārsteidz jau tas, cik daudz ir izlikti kaut kādi zaļumi. Kaktusi, palmas, podos tie visi ir. Tot īpaši izceļās tas nesezonā, kad puķas kaut kādas nezied diezko daudz, tad vismaz viņi cenšas padarīt kaut ko košāku, ne tik drūmu. Lai gan šī pilsēta pat nesezonā nav drūma. Arī kāda svētnīca. Ai, kāda mašīnīte, tā gan ir forša. Es nesaprotu, kā lielā vējā tā neapgāžās. Šādas mašīnītes veids izbrauciens ar turistiem. Pietur vietās, kur ir kādi skatu laukumi vai vietas, un tad pastāst kaut ko vairāk par to. Pretī ir Klinšu kalns un taka, pa kuru uzkāpt augšu. Un tur lejā ir tilts. Diez vai jūs redzat, bet gan jau es tur nokāpšu. Un kaktusi, daudz kaktusi. Un tur kaut kur jābūt manai naktsmītnei. Parādīšu jums savu naktsmītni, kas atrodas izbijušā alā.
Galds jau saservēts. Man tikai trūks šefpavārs, kas pagatavot man maltīti. Virtuves zona. Viss vienā akmenī. Pie detaļām piedomāts. Un vanas istabas zona. Jūs taču piekritīsiet, ka burvīga vieta. Man ļoti patīk. Un par šo es maksāju 60 eiro naktī. Bet tā cena ir tāda, jo ir nesezonā. Tagad došos nelielā pārgājienā. Vispirms pa Taciņu lejā, tad pa Virvju tiltu pāriešu un Taciņa augšup mani vedīs. Jā, pa šo ceļu būs jāuzmanās ejot. Brīžiem trakoti pūš vējš, tāds, bet tad vismaz nav karstējot. Vienas vienīgas klintis. Iespaidīgi. Kāds noteikti atkal padomā, kur pie velna es atkal esmu ielīdus un dodos. Gribu pateikt, ka šis ir oficiāls maršruts vispār. Tā kā visi iet pa šādu taku. Esmu sasniegusi iespaidīgo tiltu. Domāju, ka kādam varētu būt bail to šķērsot, bet ne jau man. Jau var sākt saskatīt, kā Madeiras pilsēta ir uzbūvēta uz lielajām klintīm. Šādus apavus noteikti neizvēlaties saviem pārgājieniem Madeirā. Iepriekš es redzēju, ne jau šie cilvēki, bet citi nokrita un pat kājās viņiem bija labi apavi, tā kā jābūt uzmanīgiem. Lai gan tā, ka nav baigi sarežģītā, bet neliela piepūle vasās. Man īstenībā izbrīna tas, cik daudz cilvēki kāpj augšā. Man likās, ka tie tikai aizies līdz tiltam, pāries pāri
un pēc tam ies apakaļ. Būšu tos par zemu novērtējusi. Pirms vairākiem tūkstošiem gadiem šajās salās dzīvoja cilvēki. Šajā pārgājienā dodās pat grupās. Kādreiz šajās salās bija sienu zīmējumi. Diemžēl tagad nekas no tā vairs nav palicis pāri. Kad esi jau augšu sasniedzis, tad ik pa laikam var redzēt alas. Čau, tu te kādā alā dzīvo? Kā? Tev tik slikti iet? Peles nav? Wow, tur iekšā var redzēt saglabājušos dažus zīmējumus. Man šķiet, ka tā vispār ir bijis kāda svētnīca, jo tur ir krusts. Žēl, kad restus priekšā. Jo augstāk es kāpju, jo trakāks vējš sāk pūst man. Galveno skatu punktu es esmu sasniegusi, un te var apbrīnot, kā Matēra ir uzbūvēta kalnu galā virs klintīm. Un ja nemaldos, tad tur tajās alās atrodas vīnu pagrabi. Es gribēju te nedaudz pasēdēt, apbrīnot panorāmisko skatu uz pilsētu, bet trakoti pūš vējš, tāpēc došos mazliet zemāk iepauzēt. Vai redzat, kādas tās klintis tādiem caurumiem? Interesanti. Apakaļ maršruts ir jāiet pa to pašu ceļu, pa kuru uznācu augšā.
esmu atgriezusies takas sākuma punktā. To nogāju es 1 stundā un 40 minūtēs, bet domāju, ka kādam tas aizņems daudz mazāku laiku, jo es ik pa laikam kaut ko filmēju un fotografēju, kā jau parasti. Ja vēl nezinājāt, tad cilvēki Matēru sāka apdzīvot pirms vairākiem tūkstošiem gadu. Kā redziet, šī baznīca ir izveidota tieši akmenī un ir redzamas viduslaiku freskas. Iespējams zīmējums. Ļoti skaista baznīca ar daudz freskām. Tiesa gan, ne visas ir apskatāmas pilnīgi labi saglabājušās, bet ļoti liela daļa. Wow! Ļoti labi saglabājusies. Ej, kur gribi. Visur gribas filmēt un fotografēt. Skatu punkti ir lieliski. Par laimi Matēra ir atzimusi, jo pēdējos 15 gadus turisms ir uzplaucis, jo iepriekš pilsēta bija pamesta novārtā. Ja jums interesē Matēras vēsture, tad lasiet blogu laiksdoties.lv. Tas ir ceļojumu blogs, ko es veidoju kopā ar savu draugu. Tāds bailīgs kaķītis. Es tev neko nedarīšu. Patiesībā jau es nācu maketu skatīties. Iespaidīgs. Ir daudz mazas ieliņas un visai līdzīgas, un Google Maps nevajag uzticēties, bet, ja negribi maldīties, tad ir turistu maršrutiņi, brūnās norādes. Šī ir viena no senajām mājām, kas mūsdienās pārtaisīta par muzeju. Var redzēt, kā ģimenes kādreiz dzīvoja vienā telpā kopā ar dzīvniekiem un cik primitīva bija dzīve. Tāda piemīlīga maza virtuvīte. Beķerēja, kas par maizi. Te laikam ir kaut kādas pārņemšanās netālu, jo ir cilvēki ar cepurē.
iegāju apskatīt Nacionālo Matēras muzeju. Šodien tas ir bez maksas apskatām, bet visās citās dienās ieejas maksa ir 5 eiro. Dažādas gleznas apskatāmas no seniem laikiem. 1953. gads. Atspoguļota vietējā māksla. Kādi griesti. Šie gan ļoti interesanti. Došos es tagad nedaudz atpūsties uz savu naktsmītni. Varbūt iedzeršu tēju, bet es zinu. Un vēlāk jau iešu laukā ēst vakariņas, jo patreiz ir cieta viss. Nekur nevar īsti paēst. Un arī vēlāk apskatīšos vakara apgaismojumā pilsētu. Dienu esmu apskatījusi. Vēl rītdien man būs laiks arī nedaudz paskatīties. Pirmais iespējas ir ļoti wow. Tāpēc gribu es arī redzēt vakara apgaismojumā vairāk. Sāk jau pamazām ieslēgt lampas. Kopumā jāsaka, ka nesezonā ir diezgan paklusas ielas, jāsaka, nav daudz cilvēki. Jā, pārgājienu tā kā es redzēju daudz, bet pārējās vietās es ļoti maz cilvēkus redzēju. Un tagad vispār es viena pati staigāju. Esmu sagaidījusi vakaru un dodos ēst vakariņas. Laukā ir diezgan dzestrs. Vai, cik skaisti tur izskatās augšā. Daudz vairāk lampas saslēgtas. Tādā skaistā vietā es vakariņošu. Izcils dienas noslēgums ar vakariņām. Priekā.
Tagad vakarā pastaigājoties, es redzu, kad ir daudz vairāk restorāni vaļā, bet, diemžēl, viņi ir visi tukši. Tie, kas ir vaļā, cilvēki nav. Tāds diezgan bēdīgi tas ir. Bet nesezona ir un turisti ir maz. Un šādi Matēra izskatās vakara apgaismojumā. Pasaku namiņi ļoti skaisti. Emociju pārbagātā diena ir noslēgusies, un man laiks doties uz savu aliņu. Tiekamies jau rīt. The next day. Pilsēta vēl tikai mostās, bet es jau staigājos. Paklaiņošu pa mazajām ieliņām vēl kādas 2 stundas, un tad jau mans ceļš vedīs atpakaļ uz Bari. Kāda saulīte sāk man spīdēt pēdējās pāris stundas. Veļas diena kādam. Tagad, kad esmu krustām šķērsām iztaigājis Matēru, varu pastāstīt, ka tas prasa diezgan lielu piepūli, tāpēc, ka pilsētā ir daudz kalni un kāpnes. Noteikti ir vērts padomāt par apaviem un vai jūsu fiziskais stāvoklis būs atbilstošs. Daudz mazas ieliņas ar pakāpieniem. Ja tāda būtu tikai viena, tad es teiktu, tas jau nekas īpašs, bet tādas ir daudzas. Abās pusēs puķis salikuši, bet jāsaka, ka ļoti smuki izskatās. Tā ir katedrāle. Protams, nav tik veca, kā mēs iepriekš redzējām mazās akmens baznīcas, bet esmu redzējusi bildes, kad iekšā ir ļoti skaista. Vēl mazliet jāuzgaida, un tad atvērsies, varēs aplūkot. Iespaidīgas gleznas. Kādas durvis. Tik vēsturiskas. Wow.
Var redzēt, kādi mūri. Tur īstenībā ir zīmējums vēl saglabājies, pavisam nedaudz. Gan jau jūs vispār neredzat, tajā pusē labāk saskatāms. Katedrāle ir augstākais punkts pilsētā un Matēras reliģiskais centrs. Ļoti iespaidīgi griesti, kolonnas un arkas. Var redzēt, kad ir atjaunota. Nav tik sena, bet ļoti grezna. Uz sienām var redzēt freskas. Gribēju aiziet, iedzert kafiju, bet mana atrastā vietiņa ir ciet. Protams, kā jau parasti Itālijā tas notiek, viņi Google Maps neraksta, kad ir devušies brīvdienās. Iešu pamazām uz stacijas pusi, cerēdama, kad vēl atradīšu kādu vietiņu, kur nobaldīt pēdējo Matēras kafiju. Tomēr atradu mazu vietiņu, kur man iepauzēt krosans ar pistāciju krēmu. Pēdējo reizi barī es biju pirms 5 gadiem, tas bija Covid laikā. Īstenībā es to īsti neskaitu, jo es caurbraucot biju uz alām Castellana, kā arī uz ciematiņu Albarabello. Tagad man diezko arī nav daudz laika šeit, jo es došos uz lidostu vēlāk. Bet pagaidām es mazliet pastaigāšos pa Barī ielām. Izskatās tāds pavasarīgs laiks ar saulīti. Tagad staigājos par iepirkšanās ielu. Kā redzams, nav vēl noņemts nost svētku dekorācijas. Jāsaka, ka atkal diezgan maz cilvēku uz ielām redzami ir. Iešu iekšā pa vārtiem uz vecpilsētu. Jāsaka, ka tā nav baigi lielā. Vecpilsētā daudz dzīvojamās ēkas un veļas diena, kā mēs redzam. Tur kaut kāds vecs tornis.
atrodas neliels cietoksnis, kas tika celts, lai aizsargātu pilsētu no jūras uzbrukumiem. Tā ieeja maksā 10 eiro, bet es to neapmeklēšu. Kāds saulē izdomāja pagulēt. Un ja tu gribi kaut ko nopirkt, tad ņem un cel augšā. Vēsturiskas ēkas, cilvēki apdzīvojuši. Austiņas pasta. No rīta te ir diezgan daudz gados vecas sievietes, kas to taisa ar rokām. Ļoti interesanti ir. Esmu to redzējusi. Protams, tagad ir jau pavēls, tāpēc nevar redzēt īsti, kā taisa. Mazlietiņās te ir tādas veikaliņi, kur var nopirkt. Ļoti krāsainas. Un starp citu, tās ir dabīgās krāsvielas. Tās nav sintētiskas. Bāranciņas, ļoti garšīgas. Man garšo šitās krāsainās. Būs jāatrod izdevīgāko cenu un jānopērk. Re, kur arī taisīja uz vietas. Redziet? Savirpina mazu desiņu un tad griež. Bari katedrāle. Nevarētu teikt, ka fasāde ir pati skaistākā, ko esmu redzējusi. Bet tās 3 skulptūras nav sliktas. Ieeju es jums gan neparādīšu, jo es viņu neapmeklēšu. Paklaiņo, un tad atrod kaut ko ļoti skaistu. Šķiet, ka viņiem diezgan populāri ir tā karināt savus drēbes. Vecie čemodāni salikti. Lūdzu, ņemiet piemēru, kā savus kumodes vecās izmantot. Paskatieties, kādi siera rituļi milzīgi. Un gaļas visādi vietējie labumi. Gribētos kaut ko paņemt, bet kur es tādu milzīgu likšu? Kādi vietējie labumi.
Bari ir slavena ar savām baranciņām. Esmu ēdusi, ļoti garšīgas, bet šoreiz man sanāca citas nopirkt ar penheli. Neesmu vēl tādas ēdusi. Starp citu, tas ir roku darbs. Garšīgs, man mājās vest. Ar ēšanu man ir tā mazliet čābīgi šodien. Pirmkārt, ir nesezona, kad ir daudz kas ciet. Otrs, pirmdienās Itālijā ir brīvdienas, kad ļoti daudz kas arī ir ciet. Un ņemot vērā, ka man drīz ir uz lidostu, šķiet, ka nāksies šodien ēst kaut kādas uzkodas. Bet nevarētu jau sūdzēties, ka es Itālijā nebūtu ēdusi vispār normālu ēdienu. Tā kā varbūt tās sanāks tikai mazliet tā paknakstīties. Iepriekš es teicu, ka laikam es neko izņemot kaut kādas uzkodas šodien neēdīšu, bet beigās es atradu popolu, kur es pati varēju izvēlēties sastāvdaļas, un tad man arī salika. Es neēdu tikai kūkas un lūkas, bet kaut ko veselīgāk arī citreiz apēdu. Labu apetīti! Es tā staigāju pa lidostu un domāju, iespējams, kādam nav īsti skaidrs, kāds bija mans maršruts. Tad es pastāstīšu. No sākuma es devos uz Itāliju. Tur es pavadīju 2 dienas. Par to bija pirmais video. Pēc tam es devos uz citu Itālijas reģionu, kas ir apkopots šajā video. Un tagad jau esmu gatava doties atpakaļ uz mājām. Kopumā šis 4 dienu ceļojums man ļoti patikās. Bija dažādi laikapstākļi. To varēja novērot it īpaši, kas skatījās 1. un 2. video. Dabūju gan saulīti, gan mazliet lietus, bet kopumā jau man ļoti patikās. Redzēju gan jaunas vietas, gan jau zināmas, jaunus ēdienus pagaršoju. Es nenožēloju, ka devos tik spontānā braucienā. Paldies, ka skatījies un biji kopā ar mani. Tiekamies jau pavisam drīz. Ja tu vēl neseko, tad piesako, lai nepalaistu garām manus turpmākos piedzīvojumus.